īstenībā nē, reklāmas vairāk komanda. Nu, labāka mūzika ir, man liekas. Tāda forša, un tad ir tā. Iepriekšanās garstāvoklis rodās. Skatoties kādam. Kādi jums patīk? Bišķiņ uzmācīgāk nekā šī un labākas kvalitātes. Jā, pamanu. Es tieši augšā McDonaldā pirms brīža biju, un es ieklausījos, kad skanēja 50 Cent. Jā, un tur ir ļoti, ļoti svarīgi, kā tu jūties, un tātad, kā tu jūties, ietekmē tās, ko tu dzirdi, un tad ir muzikai liela nozīme. Par kafejnīcām, tur jau, manuprāt, tur ir tikai viens variants mierīgāka mūzika, jo tev atnāc uz kafejnīcu, pasēdēt mierīgi, paēst vai parunāties. Jā, protams, uzlabo garstāvokli, vēlēšanos būt arī veikalā. Un, protams, skatīties preci, kas tur notiekās un tā tālāk. Mierīgāk, ka tas tajā burzmā veikalos parasti ir tādas kā skriešana. Tad labāk tāda relaksējošāka. Es nezinu, vai tas, ko ēd, ko dzer, bet katrā ziņā, tas ir loģiski, ja tev patīk tā atmosfēra, tad tur grib ar vien ilgāk uzturēties, un tad es domāju, varbūt desertu tomēr paņemšu. Es jau tieši pats mācos par mārketingu, un ir speciālisti, ja gribētu kaut kādu mūziku, kas te biju Stokmanā uz trakajām dienām. Tur skanēja tāda mūzika, kas cilvēks veicina skriet un pirkt, tāda atraktīva, ātra. Bet, šeit skan pareizi mūzika tāda mierīga, lai tu mierīgā solī varētu iet un iepirkties. Big Box kādreiz bija, viņiem Big Box tas bija, kaut kas vēl bija no tādiem. Tas tāda, veikala ķēdes lielāk, kas var to atļauties. Tādos jauniešu veikalos Pull&Bear. Rimī veikalā arī ir patīkami dziesmas. Īsumā man liekas, ka dažos drēbju veikalos skan tāda jauniešu drēbju veikalos vismaz skan deju mūzika, un tas ļoti ietekmē to, kā jūtās, un uzreiz tāda tusiņa garstāvoklis, un tad īsumā tad reāli gribās drēbes pirkt.